Latvija stiprina savu jūras drošību, valsts robežsardzes vajadzībām iegādājoties jaunu patruļkuģi. Jaunais kuģis palīdzēs kvalitatīvi un operatīvi pildīt valsts robežsardzē noteiktos uzdevumus nevien Baltijas jūras reģionā, bet arī sniegs atbalstu Eiropas robežu un krasta apsardzes aģentūras un citām vidusjūras reģiona Eiropas Savienības dalību valstīm Frontex koordinēto kopīgo operāciju ietvaros, kā arī stiprinās Latvijas Republikas, kā Eiropas Savienības dalību valsts, spējas pildīt savus pienākumus attiecībā uz Eiropas Savienības ārējo robežu kontroli un tikt galā ar izaicinājumiem pie Eiropas Savienības ārējām robežām. Kuģis aprīkots ar jaunākās paaudzes navigācijas un sakaru sistēmām, kas ļauj efektīvi reaģēt uz situācijām jūrā un glābt cilvēku dzīvības. Latvijas jūras robeža ir Eiropas Savienības ārējā robeža, un tās drošība ir mūsu kopējā atbildība. Jaunais patruļkuģis ļauj mums strādāt efektīvāk, jo tas ir ātrs un ar ļoti lielu manevrētspēju. Katrs jauns kuģis nozīmē drošākas jūras, efektīvāku jūras robežu uzraudzību, kā arī lielāku drošību ikvienam iedzīvotājam, sniedzot ilgtermiņa ieguldījumu Latvijas un visas Eiropas drošībai kopumā.